Ja tuvojas valstī noteiktais pensijas vecums un ir uzkrāti līdzekļi otrajā pensiju līmenī, svarīgi ir pieteikties mūža pensijas apdrošināšanai. Kādi ir galvenie iegūmi un kā pieteikties, to uzzinās nākamajās minūtēs. Visu mūžu cilvēks tātad ir krājis otrajā pensiju līmenī uzkrājumu. Viņš ir izvēlējies kādu šo te fondu pārvaldītāju, kurā viņam uzkrājums veidojās, bet tā, ka viņš iet pensijā, viņam ir jāizdomā, ko ar šo otrā līmenī sakrāto naudu darīt. Būtībā cilvēkam ir divi ceļi ejami. Vai nu viņš par šo otrā līmenī sakrāto naudu pieliek klāt pie pirmā līmeņa, tas ir viens ceļš ejams, savukārt otrs ceļš ejams, viņš iegādājas mūža pensijas apdrošināšanas polisi, un viņam šo te uzkrājumu maksā ārā apdrošināšanas kompānijām. Izvēloties šo ceļu, cilvēkiem ir plašākas iespējas un izvēle, kādā veidā viņš šo te savu uzkrājumu varēs izņemt. Pirmā tā būtiskākā atšķirība ir šīs te mantošanas iespējas. Ja cilvēks izvēlas otro līmeni saņemt caur valsti, pielikt viņu pie pirmā līmeņa, tad viņam nav šīs te mantošanas iespējas. Savukārt, ja cilvēks otro līmeni izņem caur dzīves apdrošināšanas kompāniju, tādā gadījumā šo otro līmeni var mantot jūsu tuvinieki, ģimene, radi. Ja kaut kas notiekās, tad viņi ir tie, kas turpina saņemt otrajā līmenī sakrāto pensiju. Otra būtiskākā atšķirība ir tāda, ka, ja izvēlas caur valsti izņemt otro līmeni, tad viņš ir regulārs ikmēneša maksājums, piemaksa pie pirmā līmeņa, pie kura cilvēks visbiežāk pierod, pirmo, otro mēnesi viņš jūt, pēc tam viņš vairs nejūt šo te otrā līmeņa piemaksu. Savukārt, ja izvēlas caur apdrošināšanas kompāniju izņemt otro līmeni, tad viņš var izvēlēties, cik regulāri viņš saņems. Vai nu tie būs ikmēneša maksājumi, pusgada vai gada maksājumi. Un ja tie būs pusgada vai gada maksājumi, tad viņi būs jūtamāki, un cilvēks zinās, ka reizi gadā vai reizi pusgadā viņš varēs atļauties iegādāties kādu ceļojumu vai nopirkt kaut ko sev lielāku, kādu kārotu vietu. Otro pensijas līmeni būtībā var sadalīt divos tādos posmos lielos. Viens posms ir uzkrāšanas periods, kamēr krājās nauda, tad cilvēks strādā, maksā nodokļus, viņam uzkrājās otrajā līmenī kaut kāds kapitāls. Un otrs posms ir izmaksāšanas posms. Tas ir tas, kad viņš aiziet pensijā un viņu sāk izmaksāt. Tad valstī noteiktā mantošana attiecas tieši uz šo te uzkrāšanas posmu, kamēr cilvēks krāja pensiju otro līmenī. Savukārt, tā, ka pienāk pensionēšanās vecums, tad tikai tādā gadījumā, ja viņš izvēlas šo te otro līmeni izņemt caur dzīves apdrošināšanas kompāniju, tad viņš var norādīt mantiniekus un šo te viņa uzkrāto naudu, ja nu gadījumā, kas notiekās, turpinās saņemt viņa tuvinieki, bērni, radinieki. Ja izvēlēsieties otrajā pensiju līmenī sakrātos naudas līdzekļus izņemti pie Compensa Life, jūs saņemsiet vairāk nekā jums izmaksātu valsts. Piemēram, ja cilvēkam otrajā līmenī sakrājušies 9700 eiro, tad izņemot pie valsts šo te naudu, viņš saņems 46 eiro aptuveni. Savukārt, ja viņš izvēlas un saņem šo te otro līmeni pie mums Compensa Life, tad viņam tā ikmēneša izmaksa būs ap 51 eiro. Savukārt, biežāk klienti izvēlas taisni tādus lielākus maksājumus, vienreizējus maksājumus, tas ir gada vai pusgada maksājums, un šī konkrētā gadījumā tie jau būtu, ja tas būtu gada maksājums, tie jau būtu savi 600 eiro, kas ir tāda patīkamāka un jūtamāka naudas summa. Ir divi galvenie nosacījumi. Pirmām kārtām ir jābūt sasniegtam valstī noteiktam pensionēšanās vecumam, vai arī tie, kas iet priekšlaicīgā pensijā, tad tie arī var noformēt viņu. Un otrām kārtām, otrajā līmenī ir jābūt sakrātiem vismaz 2000 eiro. Ja šie abi nosacījumi izpildās, laipni aicināti Compensa Life sazināties ar mums.